Labdien, godātie daudzdzīvokļu māju īpašnieki! Ja jūs vēlaties samazināt savus siltuma rēķinus, jums noteikti ir jāpiedalās daudzdzīvokļu māju kopsapulcēs, jo tieši māju kopsapulcēs tiek lemts par to, cik augstu temperatūru padot uz māju iekšējiem tīkliem, jo temperatūra būs augstāka, jo dzīvoklī būs siltāks, tomēr lielāks būs rēķins. Savukārt, ja temperatūra siltumpunktā būs mazāka, dzīvoklī varētu būt mazliet vēsāks, tomēr daudz patīkamāks būs arī siltuma rēķins. Otrām kārtām, mājas kopsapulcē tiek lemts par to, kādi darbi būtu īstenojami kopīpašuma sakārtošanā. Un, jo sakārtots ir kopīpašums, nosiltinātas caurules, salabots jumta segums, nomainīti logi un durvis kāpju telpā, kā arī sakārtot pagraba zona, jo augstāka ir mājas energoefektivitāte, un tas atkal tiešā veidā ietekmē patērēto siltuma apjomu, kas pēc tam tiek pārdalīts uz iedzīvotāju rēķiniem. Noteikti aicinu visus iesaistīties un piedalīties lēmumu pieņemšanā.